Tas stāsts ir par to, ka patiesībā tie aktīvie cilvēki, kas sporto šīs 2-3 reizes nedēļā, Latvijā ir zem 10%. Bet no tāda treneru skatu punkta mēs varam paskatīties uz to, ka tur ir milzīga tirgus daļa, kas vēl nav apgūta. Un ja dažreiz ir kaut kāds runas par to, ka mums varētu būt treneru pārprodukcijā, mums ir tik daudz certificētu treneru, tad redz, kur ir lielā tirgus daļa, kuru vēl neviens nav apguvis, kur mēs varam uzrunāt atkal jau ar sociāliem tīkliem, uzrunāt un piesaistīt pilnīgi cilvēkus, kam nav šīs sportošanas pieredze, ar savu piemēru iedvesmot. Un lūk, tavi nākotnes klienti. Cik reizes man ir bijis tā, ka ka man bija šis 10,000 soļu katru dienu izaicinājums, es vienmēr rādīju to arī storijos katru dienu. Nav pastaigieni, nav storijas. Un cik reizes man ir bijis tā, ka, es piecēlos, ieraudzīšu to storiju, skrolēju telefonu dīvānā, ieraudzīju, piecēlos un izgāju ārā. Jo tu man iedvesmo. Un tas tā strādā. Mēs pavelkamies līdzi. Mēs esam kā tādi bara dzīvnieki, un mēs tiešām pavelkamies līdzi tam otram.